Reiz 20. gadsimta beigās kuģojas Jasulis jūrmalnieks, kas bija jasiešu vadonis. Jasieši bija maza tauta, bet šiem cilvēkiem bija nepieciešama vieta, kur savus gudros pētījumus, matemātikas pierakstus un mākslas darbus veidot. Tajā pašā laikā ķemuros bija skaists līdzenums, kur dzīvoja tantiņa, kas ārstēja visus ar ārstnieciskajām dzirām, taču cilvēki viņu noturēja par raganu. Tantiņa sāka raudāt, aiz dusmām apgāza savus ūdens traukus un ķemuros izveidojās purvs. Taču viņi nolēma būt stipra sieviete un uzlika lāstus visiem, kas nāktu viņa purvā traucēt. Jasulis atcerējās teiku par ķemeru purva raganu un nolēma doties pie viņas. Purva ragana izstāstīja viņiem nostāstu par lidojošām skolām, kas nostējušie pēdli iemet tornado, un Jasulis saprata, ka tā ir viņa iespēja dibināt savai tautai apmešanās vietu. Tāpēc viņš devās meklēt pēdli pie jūras, kur atlida literatūras pērle. Raini. Jā, esmu Rainis, literatūras pērle. Viņi devās uz Līvu akvaparku un nošļūts pa trubu, un tajā brīdī uz zemes pleķīša Lielupas krastā nolaidās skola, ko jasieši nosauc par Jūrmalas alternatīvo skolu. Tomēr dziesmu dieviete sadusmojās uz Jasuli par jauno skolu, kura bija nostādusies, tur, kur viņām vajadzēja uzstāties. Tāpēc viņas uzsūtīja jauno vilni, bet dieviete Aspāzija nolēma pasargāt cilvēkus un uzbūra dzintara ēku, kur visiem patverties. Pēc viļņa dzintara ēka noskaloja visu savu dzintaru, tāpēc tā tagad ir no koka, kur tagad dzied Alla un Galante festivālā jaunais filmas.